Esam atpakaļ video. Šodien brauksim uz Siguldas līniju un būs Čiekurkalns un Jugla. Tāpēc jā, braucam un šoreiz brauksim ar dīzeļvilcienu. Tas būs interesanti. Tas joprojām tas vecais. Tāpēc jā, tiekamies Čiekurkalnā vai arī vilcienā. Čiekurkalns ir dzelzceļa stācija Rīgas Vidzemes priekšpilsētā. Čiekurkalna stācijā pietur vilcieni, kas kursē līnijā Rīga-Sigulda. Stācija tika atklāta 19. gadsimta beigās ar nosaukumu Šķirotava. Pasažieru stācijas šeit nebija. 20. gadsimta sākumā stācijas nosaukums bija Rīga-Baltijas. 1918. gadā stācijas nosaukums bija Ķeizarmežs, bet no 1919. gada līdz 1929. gadam Krūzes mūža. No 1929. gada stācijas nosaukums ir Čiekurkalns. Ko? Mēs esam Čiekurkalnā. Tad te var redzēt, ka te ir sliedes. Te ir daudz sliedes īstenībā, tāpēc, kad nākamā stacija, iepriekšējā stacija Zemitāna, un tur arī, jūs varbūt neatceraties, tas bija pirmais video, un tur arī bija daudz sliedes, tas tā kā kravas vagonas var nolikt, un te arī tas pats ir, kas parādīšu. Te arī tas pats ir. Un, jā, ko es gribēju pateikt, es atkal izdomāju iet ar kājām uz nākamo stāciju, un šobrīd iemesls ir tāds, ka nākamais vilciens ir baigi ilgi jāgaida. Jūs domājat, varbūt stundu jāgaida 2? Nē, 3 stundas jāgaida, 3 stundas. Tāpēc mēs iesim ar kājām. Un, man liekas, nav tik tālu arī, ir tālāk nekā pagājušās stacijas, bet mēs aiziesim. Tad šajā līnijā vispār ir, teikšu, baigi ilgi jāgaida vilcieni. Viņi iet no rīta kaut kāda pa 2 stundām, un tad beigās iet viņi pa 3, tāpēc es trāpīju pēcpusdienā, kad ir tas lielais pārtraukums. Tāpēc, jā, dodamies tālāk. Ja kaut kas būs interesants, tad es pafilmēšu, bet tā, pēc loģikas tiekamies Juglas stacijā. Jugla ir dzelzceļa stācija Rīgas Vidzemes priekšpilsētā. Juglas stacijā pietur dīzeļvilcieni, kas kursē līnijā Rīga-Sigulda. 1900. gadā tika izveidots izmaiņas punkts Jegel, un 1919. gadā stācija pārdevāta pa Juglu. Mēs esam Juglā. Mēs esam Juglas stacijā, un Jugla kaut kur tur tālāk ir. Tā kā tā. Jā, stācija rekur ir kā kaut kāda. Aiziešu tuvāk. Tā apkārt izstās, Es te pa vidu vienkārši ir perons, un baigi nekas vairāk nav. Bet stācija funkcionē un viss ir kārtībā. Tāpēc nekādas sūdzības te nav. Te viss ir labi. Es gribēju pateikt. Jā, te ir arī stācijas māja. Tā kā jā, paldies par skatīšanos. Un tiekamies nākamajā reizē.